Tātad, labvakar, skatītāji! Esiet sveicināti šī vakara 1969. gada ziņu speciāla izlaidumā. Kā jau katru vakaru sāksim ar ieskatu karstākajās ziņās. Mums ir lieliski jaunumi. Pirmais cilvēks beidzot ir uzkāpis uz mēnesi. Gravitācija - laba lieta. Nākamā lieliskā ziņa ir tiem, kuriem streikos sirds. Beidzot ir veikta pirmā sirds transplantācija pasaules vēsturē. Saka, ka rezultāts esot ļoti acīm redzams. Urā! Sirds strādā! Karsta ziņa tieši no Liverpoolas. The Beatles izdevuši savu jauno albumu, kas paredzēts tiem, kam patīk Beatlenes un uzvalki. Un ziņas tieši tepat no Latvijas. Pārdaugavā norisinājies pirmais vispasaules riču raču turnīrs. Paldies meitenēm! Kas var būt labāks par labu grāmatu? Anglijā nākus pasaulē Joanna Jo Rowling un zinātnieki atklājuši, ka nākotnē viņa noteikti sarakstīs grāmatu par dīvainu burvi vārdā Harijs. Un Harijs aizligoja. Eureka! Ir izgudrotas pirmās platformu kurpes Latvijas blondīnēm. Nu tagad viņas nevarēs paklupt. Mēs jūs brīdinām, Latvijā ir parādījušies spiegi. Mēs vēl nevienu neesam noķēruši, taču pilnīgi noteikti visbīstamākais ir aģents Haralds Smārts. Un ziņas pienākušas arī no Amerikas. Hipija valda, ļaudis hipija valda Vudstokā. Vairāk nekā 500,000 cilvēku pulcējušies uz festivālu kādā fermā. Cerams, ka tā nav tā ferma, kas tiks uzcelt 2009. gadā.
ko? Šovakar saku jums uz redzēšanos. Jūsu uzmanībai Uzatainais Ļoņa, Mazais Imants un Elvis Preslīs. Tiešraidē no Rēzeknes pagasta kultūra nama. Ar labvakaru!